Šodien mēs parunāsim par dzimtas tēmu, jo tā ir ļoti svarīga. Mēs, kad nākam šajā pasaulē, mēs izvēlamies savus vecākus, mēs viņus savadam. Mēs izvēlamies to dzimtu, kurā mēs varam piedzimt, ņemot vērā visas tās karmiskās problēmas, ko mēs esam radījuši iepriekšējās dzīvēs un kuras mēs varam atstrādāt tieši tajā dzimtā, kur sakrīt gan tēva, gan mātes līnija. Tāpēc dzimtas tēma mūsu dzīvē ir noteicošā, kāpēc un kā mūsu dzīvē viss veidojās un kādi ir mūsu karmiskie uzdevumi. Un mēs piedzimstam tātad noteiktā dzimtā, noteiktā laikā un noteiktā mēnesī. Un katrs mēnesis ciparpsiholoģijā nozīmē kaut ko, tam ir kaut kāda ietekme, gan pa mātes līniju, gan pa tēvas līniju. Tad dzimtas galvenais uzdevums ir tikai viens – turpināties. Visos laikos, visos laikmetos, kad ir bijušas dzimtas un pastāvējušas un izdzīvojuši tikai pateicoties tam, ka ir notikusi dzimtas turpināšana. Nekas cits, un jebkādos veidos ir notikusi šī dzimtas turpināšanās, tātad vienīgais, ja mēs skatāmies laikmetu griežos, uzdevums ir, kāpēc mēs visu laiku piedzimstam un turpinam attīstīties, tātad, lai dzimta pirmkārt turpinātos un lai dzimtā notiktu attīstība un uzplaukums. Un citas svarīgāk pat uzdevuma arī nav. Un ja kāds no dzimtas nerealizē savu uzdevumu, tādā veidā uzkrājās šī karma. Un mēs sevī nesam šo karmu. Un ja arī mēs nerealizējam savu uzdevumu, kāpēc mēs esam nākuši šajā pasaulē, mēs to uzkrājam un nododam atkal tālāk saviem bērniem. Un tieši tāpēc, man liekas, ka šodien ir ļoti brīnišķīgs laiks, kad mēs varam pirmkārt jau uzzināt, kāds ir mūsu uzdevums, kāda ir mūsu realizācija, un mēs varam sevi realizēt. Mums ir visas iespējas, vajag tikai gribēt un vienkārši darīt. Un turpmākajos video mēs apskatīsimies pa katru mēnesi, kurā jūs esat dzimuši, ko tas nozīmē, kāda ir tam ietekme un kāds ir jūsu karmiskais uzdevums attiecībā pret savu dzīvi.